Tas ir pirmais oriģināla romāns latviešu valodā, bet, protams, ar to ir par maz, lai iekļūtu literatūras kanonā, jo 1879. gadā iznāk arī otrs oriģināla romāns, kas tāpat pretendē būt pirmais, Mātera Jura sadzīves viļņi, bet par tā atrašanos latviešu literatūras kanonā pat nav bijis runas. Tā kā acīm redzot, kaut kas Miernieku laikos ir vēl bez tā, ka tas ir pirmais oriģināla romāns, lai tas būtu vismaz vērā ņemams teksts latviešu literatūras vēsturē. Un man šķiet, ka tas galvenais, pārskatot arī katrā gadu desmitē, es tagad nepārspīlēšu, atkārtots izdevums gan kreisajās tipogrāfijās starpkara periodā, arī Maskavā, gan bēgļu nometnēs uzreiz pēc Otrā pasaules kara, gan trimdā vēlāk, gan padomju Latvijā, gan arī tulkojums, kas seko uzreiz pēc pirmizdevuma un kas notiek gan starpkara periodā Latvijā, gan padomju laikā. Tas galvenais, kas šo romānu dara tik īpašu, manuprāt, ir cilvēku savstarpējo attiecību tēlojums, kas cauri laikiem, jebkurā sabiedrībā raisa interesi. Miernieku laiku nosaukumā ir zemes mērīšanas problēmas, tātad miernieku laiki, bet aiz tām, manuprāt, slēpjas iespēja tikt pie turības, respektīvi mantas un arī pie varas. Un miernieku laikos šie divi aspekti atklājas sevišķi spoži, parādot cilvēka iekšējo pasauli, mantas un varas kaislībā visnepatīkamākajā tās izpausmē. Mēs zinām no romāna Prātnieku un mēs zinām Oļiņieti. Tie ir divi spilgti raksturi, bet tas vēl nav viss. Ir arī virkne citu tēlu, kas ir dziļi cilvēciski, strādīgi, čakli, bet arī ar sīkmanīgām kaislībām, kā piemēram Ķencis, Pāvuls, ir arī aprobežotības nozīme un izglītības trūkuma nozīme izcelta, domājot par to, kādēļ viens vai otrs Miernieku laiku tēls īsti netiek dzīvē uz priekšu. Mēs varam runāt, protams, arī par romāna pozitīviem varoņiem, bet brāļi Kaudzītes ir spējuši arī viņos parādīt kaut ko, kas no vienas puses raisa lasītāja līdzjūtību, no otras puses pat distancē no viņiem. Un te varētu minēt Kasparu, kurš, protams, ir godīgs, taisnīgs, dziļi lienu mīlošs, bet, ja mēs vērojam viņa ārējo portretu, mēs redzam, ka viņš ir vēss un distancēts, un varbūt pat pārāk vēss un distancēts. Tā kā es domāju, tas ir viens aspekts, ka tur ir runa par cilvēku iekšējo pasauli, un viņa kaislībām, kura lielās līnijās cauri laikiem ir nemainīga. Katrā sabiedrībā mēs varam atrast cilvēkus ar līdzīgiem raksturiem un izpausmēm. Otrs, protams, ir tas, ko Viesturs Kairišs jau ir lieliski raksturojis kā miernieku laiku divdabība. No vienas puses traģēdija, no otras puses komēdija. Un varbūt mēs par to runājam par maz, bet visus traģiskos notikumus, kas saistās ar galvenajiem varoņiem, lieliski līdzsvaro humors. Un pārskatot romānu tekstu vēlreiz, faktiski šo grāmatu mēs varam atvērt jebkurā vietā un iepriecināt sevi ar kādām rindkopām ļoti precīziem cilvēku iekšējās pasaules un savstarpējo attiecību vērojumiem, brīnišķīgu humoru, ar ironiju, ar grotesku. Vēl viens, manuprāt, būtisks aspekts, ja mēs sākam skatīties uz tekstu sīkāk, ir tas, ka romāns ietver ļoti dažādas un daudzveidīgas alūzijas, ne tikai uz savu laiku latviešu dzīvi, bet arī uz pasaules kultūru.
Un tas ir taisni pārsteidzoši, cik lieliski brāļa Kaudzītes orientējās sava laika izglītības, zinātnes un tehnikas jaunumos. Mēs zinām, ka 19. gadsimta otrajā pusē straujiem soļiem uz priekšu virzījās zobārstniecība un parādījās pētījumi par to, cik liela nozīme ir diētai attiecībā uz bērnu zobu bojāšanos. Un romānā ir būtiska pasāža par to, cik oļņietes bērniem ir slikti zobi, jo viņi tiek baroti ar saldumiem. Mēs redzam arī, ka neviļus garām ejot, cilvēku izglītības līmenis tiek atklāts arī caur to, ko viņi ir lasījuši. Feldhausens runā ar Raņķi un garām ejot piemin Dantes Elli. Attiecībā uz Raņķi tas ir ļoti trāpīgi, teiksim, mēs zinām viņa lomu sižeta attīstībā. Brāļa Kaudzītes brīnišķīgi manipulē ar augsto un zemo stilu, arī gluži nepiemērotās situācijās, ieliekot atkal alūzijas uz pasaules kultūru, kāda tēla mutē vai, teiksim, raksturojot viņu ar šīm alūzijām uz pasaules kultūru, mēs redzam mazo istabiņu, kurā Ilze guļ nāves gultā. Un mēs zinām, ka viņa ir dziļi ticīga, vidzemē raksturīga hernhūtiete, un faktiski jau viņas domas vairāk ir saistītas ar viņu pasauli nekā ar ikdienu un sadzīvi un dzīves realitāti, un nāk tenis un piedāvā viņai nolaist asinis, un brāļa Kaudzītes saka, ka viņš ar saviem rīkiem darbojās kā Stradivārijus ar violi, un teica, Ilze, dod man savu roku, un tu būsi atkal vesela kā biete. Šajā situācijā cilvēkam esot uz nāves gultas un reflektējot par Dievu, arī tas salīdzinājums ar bieti, kas ir sarkana un apaļīga, šķiet vismaz pārsteidzoši, groteska. Lūk, man liekas, ka šie ir tie galvenie iemesli, kādēļ Mērnieku laikiem būtu jāpaliek kanonā un būtu joprojām arī, respektīvi tas teksts joprojām ir tā vērts, lai to pārlasītu un atkal kaut ko tajā ieraudzītu. Un es varu arī no savas pieredzes teikt, strādājot ar studentiem, ka teksts raisa interesi arī viņos. Jaunos cilvēkos viņi gatavo prezentācijas par romānu, katrs ar savu konkrētu mazu tēmu, un tās prezentācijas gadu no gada arī priekš manis ir ārkārtīgi interesants, atrodot ar vien jaunas detaļas, kurām iepriekš neuzmanīgi lasot, es esmu pagājusi garām. Un mēs dažkārt runājam par to, ka Mērnieku laikos visi pozitīvie varoņi galā aiziet bojā, paliek tikai Anniņa, Kaspars, Liena, Annuža, un romāns faktiski beidz tādu vispārēju raudāšanas ainu, un cik tas ir šausmīgi. Un te ir tas, ka mēs neredzam to komēdiju. Bet no otras puses, dažus gadus vēlāk ir Blaumaņa nezāle, un tur aiziet bojā visi trīs pozitīvie tēli. Tas ir Jānis, Līzes mamma, un paliek tikai biezumnieki Krikumi un Vanagi un nezāles. 7 gadi joprojām latvieši tiek pārbaudīti ar mantu un ar varu. Un tas ir latviešiem pēc garajiem, grūtajiem gadsimtiem liels pārbaudījuma laiks. Un 80. 90. gadu mijā, 90. gados, 20. gadsimtā ir līdzīga situācija, ir pārbaudas ar naudu, mantu. Ar mantu un varu tas pats, un tie tipāži atkal uzpeld, viņi ir aktuāli, un 2007. gadā ir kolosālais Kairiša iestudējums. Man liekas, ka latviešiem ir sarežģīta vēsture, un tad tieši tās savstarpējās attiecības beidzot kaut ko iegūstot un kļūstot bagātam un ieņemot amatu, arī mainās. Un jā, cilvēki pārbauda un parāda viņu ļoti cilvēcisku un dažās ziņā arī nožēlojamu. Vai ne?